Sveiciens visiem klātesošajiem, tiem, kas ir šeit klātienē, Rīgā, Latvijas Universitātes dabas mājā, un, protams, arī tiem, kas pieslēgušies tiešraidē. Esmu Roberts Garotko, Latviešu komunikācijas vadītājs, un šodien mēs visi esam tikušies fórumā Diaspora – neatņemama Latvijas informatīvās telpas daļa. Šī fóruma mērķis ir stiprināt Latvijas diasporas pozīcijas informatīvajā telpā, izvērtēt, cik lielu daļu ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu sasniedz Latvijas un diasporas mediji, kā arī diasporas organizācijas, un pēc iespējas vairāk mums visiem, gan organizācijām, gan mūsu kopienām, latviešu, izlausties ārā no šiem informatīvajiem burbuļiem un pēc iespējas vairāk sasniegt un uzrunāt citam citu. Šo fórumu rīko Latviešu.com sadarbībā ar Pasaules Brīvo Latviešu apvienību. Fórumā būs 3 paneļdiskusijas, un katra no tām risināsies aptuveni 40 minūtes. Diskusijās piedalīsies zinoši eksperti no Latvijas un diasporas medijiem, Latvijas ministrijām un valsts iestādēm, kā arī diasporas organizācijām. Diskusiju laikā aicinām gan klātesošos, gan tiešraides dalībniekus uzdot sev interesējošos jautājumus. Tagad atklāt fórumu aicinām Latvijas Republikas kultūras ministri Agnesi Loginu. Lūdzu. Jā, labrīt. Labdien, augsti godātie viesi, latvieši, tautieši. Man ir patiesi gods un prieks jūs šodien šeit uzrunāt, jo mūsu latvieši pasaulē ir devuši Latvijai patiesi nozīmīgu ieguldījumu. Kultūras tradīcija un latviešu valodas bagātināšana, kopšana un attīstīšana skolās, koros, deju kopās un nometnēs, brīvprātīgais darbs latviešu savstarpējās saiknes saglabāšanā, tuvs un uzmanīgs skats pār mūsu valsts pārvaldību un uzņēmējdarbību. Šis ir patiesi nozīmīgs darbs, ko ir grūti izmērīt ieguldītajās darba stundās, taču katrs no mums to var mērīt caur mūsu tradīciju spēku, savstarpējo saikņu izturību, iegūto prieku un atmiņām. To var izmērīt jauniegūtā pieredzē, kad pasaules latvieši ierodas 2x2 semināros, kad ģimenes satiek 3x3 sajietos. Mūsu saknes un kultūra mūs vieno, un lai kurā pasaules valstī tās būtu koptas, kad mēs tiekamies, mēs varam sarunāties kā seni paziņas, vienā valodā, mūsu valodā. Diasporas mēdī ļauj tālienē saglabāt saikni ar mūsu dzimtenes notikumiem un apzināties, cik plaši ir diasporas darbi. Tie sniedz kopības sajūtu, kas pārvar jūdzes un kilometrus un ļauj mums katram dot savu artavu labākas Latvijas veidošanā. Jūsu zināšanas un pasaules pieredze ir bagātinājusi mūsu demokrātiju. Tā ir atvedusi mums inovācijas un perspektīvu, kā pieredzējām šovasar Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórumā. Pat ja nevienmēr šī pieredze ir tikusi pieņemta atvērtām rokām, tā ir izturējusi laika pārbaudi un mainījusi ierastās prakses. Jūsu balsis un soļi ir iedzīvinājuši mūsu mīļos dziesmu un deju svētkus, un es priecājos par iespēju uzzināt vairāk par tālāk plānotajiem svētkiem Toronto un Mičiganā. Latvietība sniedz pāri robežām, un mēs viens otram esam tik tuvu, cik to var nodrošināt mūsu līdzcilvēku darbs. Tādēļ vēlos teikt sirsnīgi paldies Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai un visām tās dalību organizācijām, kā arī Latviešu.com. Jūsu veiktais darbs ir nenovērtējams, taču es no sirds novērtēšu iespēju ieklausīties jūsu pieredzē, jūsu stāstos par Latgalē redzēto, jūsu plānus dziesmu un deju svētku norisē, jūsu vēlmes par to, kā mēs kopīgi varam veidot tādu diasporas politiku, lai jūs šeit vienmēr justos sadzirdēti un gaidīti. Novēlu jums visiem patīkams diskusijas un veiksmīgu gadskārtējo valdes sēdi. Paldies ministrei. Tālāk vārdu došu Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam. Lūdzu. Paldies, augstgodātā ministra kundze. PBLA šonedēļ atrodas Rīgā, lai noturētu mūsu gadskārtējo valdes sēdi. Mēs šeit esam sabraukuši no gandrīz vai visiem pasaules kontinentiem, bet īpaši tiem, kur dzīvo latvieši, Austrālija,
ir pārstāvēti Zviedrija, Vācija, Kanāda un arī Amerika. Līdz krasta ir bostonieši un kalifornieši šeit, un mēs visi esam priecīgi, laimīgi būt Rīgā. Kā ministri minēja, mūsu nedēļa iesākās jau pirmdien, kad mums viena delegācija ar viņu tikās, bet tad arī mēs devāmies uz Latgali, kur mēs tikāmies ar Daugavpils universitātes pārstāvjiem un Daugavpils pašvaldību, un arī apmeklējam Ratko muzeju, lai mazliet kultūru iemācīties, un arī apskatījām to cietoksni, kas viņiem ir Daugavpilī ļoti iespaidīgi. Un tad nākamajā dienā mēs apmeklējām Latvijas robežu ar Baltkrieviju un apskatījām žogu un tieši piestaigājām viņam blakus un dabūjām labāk saprast robežsardzes cīņu ar bēgļiem, kas mēģina tikt Latvijā un Eiropas Savienībā iekšā. PBLA tradicionāli dara divas lietas. Mēs sadarbojamies ar partneriem Latvijā, un tas ieskait šodien ar Deln, un ļoti svarīgi tagad ar latviešu.com, un mēs arī mēģinām būt daļēji, mēs esam viena biedru organizācija, bet mēs arī gribam būt viena domnīca, viens think tank, kas pacēja interesants jautājums, un tāpēc mēs esam īpaši priecīgi ar latviešu.com šodien sadarboties, lai apskatītu mēdīs jautājums, jo šitas ir ļoti būtisks un svarīgs jautājums. Tātad es jūs visus sveicu un paldies, ka jūs atnācat. Tie cilvēki, kas skatās tiešraidē, es varu jums apgalvot, ka šeit ir simtiem cilvēki klāt Latvijas universitātes telpās, un diemžēl jūs nevarējat tikt. Mums ir labi pīrāgi un kafija, bet jā, tad lai es novēlu visiem labu semināru. Liels paldies Pēterim Blumbergam. Un nu vārds Latviešu.com vadītājam Indulim Bērziņam. Paldies. Cienītā ministres kundze, PBLA valde. Pirms 19 gadiem es biju pat senāk. Jauns puika arī stāvēja PBLA valdes priekšā un prasīja naudu. Un Jānis Kukains bija pirmais, kurš uzticējās arī un atvēlēja sev iespējamos $1000 bez valdes lēmumu, ko viņš drīkstēja darīt, lai atbalstītu Latviešu.com ideju. Un tādēļ es īpaši lepns šodien šo turpināt jau kopā ar PBLA. Jo, ja mēs Latviešu.com sākām pirms 19 gadiem, kad informācijas bija pa maz, tad kaut kad informācija kļuva pa daudz, un tagad jau pēkšņi ir svarīgs satura mārketings, lai vispār informācija nonāktu pie cilvēkiem. Un mēs redzam, ka informācijas nozīme kļūst ar vien lielāku un lielāku. Tādēļ es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, un es priecājos, ka mēs gan šeit klātienē, gan arī tiešraidē aicinam uzdot jautājumus. Mēs varam tiešām trieciena tempā pārunāt 3 ļoti nozīmīgas tematus, ko var redzēt arī šeit vēlreiz. Un paldies jums par to, ka jūs šeit esat. Un es novēlu, lai mums ir interesantas sarunas, diskusijas. Un jā, es arī pēc šīs savas īsās uzrunas 5 minūtes varbūt iepazīstināšu sīkāk arī gan ar šo projektu, kur ietvaros mēs to daram, gan arī mazliet par informācijas telpu. Un tad jau mēs ķersimies klāt diskusijām. Tā kā es tev iedodu šo. Ja nepieciešams, tur arī otrs ir. Pārslēgsim prezentāciju. Nu, lūk, īsumā par to, kas ir Latviešu.com. Mēs 3-4 gadus tiešām, kā es stāstīju, mēdīju joma ir dažāda un diasporas mēdīji arī varbūt pat visas šīs funkcijas nevar veikt, bet tas, ko mēs darām, mēs pildām daudz funkcijas. Mēs esam gan mēdījis, kurš rada nozīmīgu saturu, bet mēs esam arī platforma, kas palīdz Latvijas diasporas organizācijām sasniegt latviešu visā pasaulē. Jo viss sarežģītākais, kā es minēju, šajos laikos ir ne tikai uztaisīt, ražot kvalitatīvu saturu, bet tiešām nonākt pie lasītājiem un pie skatītājiem. Mēs vienlaicīgi pirms 19 gadiem dibinot 28. septembrī Latviešu.com jau tobrīd pieņemam lēmumu, ka mēs būsim kā biedrība.
nozīmē, ka mēs arī šo visu darbību, ko mēs veicam kā biedrība un arī ar sabiedriskā labuma statusu, kuras pamatu uzdevums ir arī kalpot sabiedrībai. Vienlaicīgi pēdējie laiki mums tomēr arī parāda, ka mums ir jāstrādā kā aģentūrai, gan lai palīdzētu uzņēmējiem uzrunāt diasporu, gan vienlaicīgi arī gūt ienākumus kā mēdījiem. Šeit ir pāris piemēri, kā mēs strādājam. Mūsu šī gada lielākais jaunums ir, mēs esam atjaunojuši mūsu reportieru tīklu. Tas nozīmē, ka mēs arī ilgi domājam vispār, kāds saturs šobrīd ir jāražo, jo lielā mērā jau ir ļoti daudz interesantu satura apkārt. Un tā pamatlieta, mēs esam fokusēsimies uz 2 lietām. Mēs apzināsim interesantus, noderīgus sarīkojumus visā diasporā, pa kuriem organizācijas pašas negrib, nespēja un varbūt tomēr ne katrai organizācijai savus žurnālistus. Līdz ar to mēs veidojam reportieru tīklu visā pasaulē, kuri gan veido fotogrāfijas, gan arī uzfilmē video. Ja, cilvēkiem patīk arī pašiem filmēt. Un no tā mēs veidojam gan sazinoties no Latvijas gan rakstus, gan arī skaistus un interesantus video sižetus. Tā, pārlika. Otra lieta ir, mēs esam platforma Latvijas diasporas organizācijām. Tas nozīmē, ka mēs ļoti izmantojam Facebook piedāvātās iespējas, un lai vai cik cilvēki mēģinātu mūs pārvilināt uz TikTok, īpaši Pēters Blumbergs, es saprotu, viņš stundu dienā pavada TikTokā, bet mēs vēl viņam neesam sekojuši, un lielāko daļu mūsu auditorijas mēs sasniedzam caur Facebook, dažādos satura mārketinga veidos, palīdzot organizācijām arī izziņot viņu saturu. Un šo konkrēto projektu mēs arī šogad darām SIF projektu ietvaros, kur tas ir mūsu pamat uzdevums palīdzēt ne tikai mūsu mēdīju kanālus pašam lietot, bet palīdzēt arī organizācijām šajos kanālos sasniegt vairāk cilvēkus. Šeit ir ļoti skaista bilde arī no mūsu dalībniekiem. Mēs esam platforma arī Latvijas un diasporas mēdījiem. Tas nozīmē, ka mēs, ja ir kādi interesanti jaunumi, kas ir Latvijas mēdījos vai arī diasporas mēdījos, mēs esam tā vieta, kur, kā sauc, viens pieturs aģentūra, kur var gan pie mums noskatīties, gan arī tālāk aiziet uz tiem mēdījiem. Vēl viena lieta, ko es minēju, ko mēs arī biedrības ietvaros darām, bieži vien jau tā informācija viņi ir arī pār robežām, un tas, ko mēs esam sapratuši, es pats arī šobrīd esmu tajā skaistajā sauklī, kas saucās mobilais pilsonis. Tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēki ar vienu kāju ir Latvijā, ar vienu kāju ir ārpus Latvijas, un tas komunikācijas veids, kā mēs izziņojam, mēs vienmēr komunicējam tā, ka cilvēks var iesaistīties vienalga, kurā pasaules malā viņš atrodas. Līdz ar to tas, ko mēs esam sapratuši, mēs esam kļuvuši arī ļoti interesanti Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs ziņojam par dažādām noderīgām lietām, kur cilvēks var līdzdarboties Latvijas labā. Rezultātā mēs it kā visu laiku komunicējam uz ārpus Latviju, bet rezultātā mums tiešām 50% patērē arī Latvijas iedzīvotāji, kuriem interesē gan tas, kas notiek diasporā, gan arī šis mūsu komunikācijas veids, kā cilvēks, piemēram, es pats esmu dzīves aizkrauklē, audzis Mazsalacā, un es joprojām priecājos līdzdarboties šajās pilsētās, arī ja es viņās nedzīvoju. Līdz ar to šī ir pat tāda daļai mūsu darbība, ka mēs no vienas puses it kā esam diasporas mēdījis, bet mēs no otras puses komunicējam tā, ka mēs esam noderīgi arī pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo mūsu mērķis un sauklis ir tiešām mēs lepojamies ar Latviju pasaulē, un gan mēs strādājam, gan mēs arī aicinam strādāt latviešu visā pasaulē Latvijas labā. Un šeit, protams, ir mūsu uzņēmējdarbības puse. Ja jūs vēlaties savam uzņēmumam reklāmu izvietot, mēs ļoti priecāsimies, ja jūs atbalstīsiet arī diasporas mēdījus, jo bez reklāmām mēdījiem arī šajos laikos ir grūti izdzīvot. Šeit mazliet nostalģija, vecie labie skaistie laiki, ja, ka tiešām bija ārpus Latvijas spēcīgi un arī joprojām ir spēcīgi mēdīji, bet mēs zinām, ka nav viegli šobrīd tomēr cilvēks dabūt vienkopus, ka visi patērē, kad bija 5-6 spēcīgi mēdīji, kas sasniedz gan arī pusi diasporas. Tas ir mūsu mērķis atjaunot, jo organizācijas var veiksmīgi savu darbu veikt tikai tad, ja viņas tiešām sasniedz diasporu, varbūt nevis dzīvo tikai savā burbulī, un tas ir tas, ko mēs mēģināsim panākt. Šeit ir mazs piemērs salīdzinājumam, man laikam noņēmās paskaidrojums. Augšā ir Latviešu.com pēdējo 12 mēnešu sasniegtais
Facebook cilvēku skaits. Kā jūs redzat, pašās beigās mēs jūlija beigās sākām 3x3 Bērzenē un joprojām svinam mazliet, līdz ar to mēs tur esam nokritušies. Bet 12 mēnešu laikā mēs pārpa 900 000 cilvēkiem esam sasnieguši Facebookā, no kuriem mēs rēķinām, ka apmēram pusi ir Latvija. Ieliekot kāju mazliet diskusijās, apakšā ir piemērs no Latviešu centra Bērzene, kas kā organizācija strādā par to, lai sasniegtu arī cilvēkus visā pasaulē. Šai organizācijai savukārt ir 233 000. Un noslēdzot, augšā ir jūlijs. Tas ir mūsu veiksmīgākais mēnešs šogad, kur bija arī dziesmu svētku un dziesmu svētku bildes. Tas nozīmē, ka tik daudz mēs sasniedzām Facebookā 500 000 mēnesī. Nu, un tad zemāk jūs saprotiet, tas ir mūsu pēdējais mēnesis augusts, kur mēs atļāvāmies ievilkt telpu. Bet, kā saka, arī sliktākajā mēnesī mēs sasniedzam savus 150 000, kas, manuprāt, arī ir diezgan labs rādītājs. Tā kā, jā, mēs arī diezgan lielu finansējumu un līdzfinansējumu mūsu projektiem saņemam, ieskaitot arī šim fórumam no projektiem, ko mēs rakstam. Paldies Sabiedrības integrācijas fondam, kultūras ministrijai. Un liels paldies arī mūsu visiem lielākajiem atbalstītājiem, bet šeit es atļāvos arī klātesoši Lijai ielikt. Lija ir tiešām izcils piemērs, ar ko mēs strādājam kopā no valsts puses, kur mēs palīdzam uzrunāt diasporu, mēs kopā uzrunājam diasporu, bet mums ir arī daudz citu atbalstītāji, kas mums arī palīdz. Tā kā liels paldies un lai mums veiksmīgs fórums! Liels paldies par ievadvārdiem gan Latvijas Republikas kultūras ministrei, gan Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēdim, gan arī Latviešu komu vadītājiem. Tagad laiks pirmajai no 3 paneļu diskusijām. Tā būs organizācijas un Latvijas mediji sasniedz diasporu. Šajā paneļu diskusijā piedalīsies 5 eksperti, un šo paneļu diskusiju moderēšu es. Tātad diskusijā piedalīsies un aicinu ieņemt vietas ziņu portāla delfi.lv redaktors Filips Lastovskis, ziņu portāla lsm.lv redaktore Marta Cerava, Latvijas Universitātes asociētā profesore vadošā pētniece Baiba Bela, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Mārtiņš Andersons un Pasaules Brīvo Latviešu apvienības izpilddirektors Raits Eglītis. Šeit arī padalīšos ar vēl vienu mikrofonu, ko es nododu tālāk pa vidu, tad draudzīgi dalīsim. Diskusijas formāts būs tāds, ka man ir sagatavoti jautājumi gan, teiksim, no mūsu puses, gan arī no sabiedrības iesūtītiem, un tuvojoties diskusijas beigām, tad arī klātesošie vai tiešraides dalībnieki varēs uzdot sev interesējošos jautājumus, un tie, kas ir šeit klātienē, kad es došu šādu signālu, ka varam uzdot jautājumus, tad paceļam roku, un es noteikti pienākušu klāt ar mikrofonu, jūs varēsiet uzdot sev interesējošo jautājumu kādam no dalībniekiem vai visiem. Bet sāksim ar auditorijas sasniegšanu un kā uz to skatās un kāda ir līdzinējā pieredze gan diasporas organizāciju pārstāvjiem, gan Latvijas mediju pārstāvjiem. Un vispirms es sākšu ar diasporas organizācijām, ar Raitu un Mārtiņu. Pastāstiet lūdzu, cik lielu auditoriju attiecīgi Pasaules Brīvo Latviešu apvienības un Amerikas Latviešu apvienības informācijas kanāli sasniedz. Kā jūs to mērāt un kas ir šie galvenie kanāli? Tātad mūsdienās, protams, tie ir vairāk vai mazāk digitāli. Kā ir jūsu pieredzē? Sveiki visiem! Ir jāsaprot, ka PBLA mēs esam tā kā organizācija. Mums nav atšķirībā no ALAS, mums nav tas biedru loks un tas cilvēku loks, kas mums jācenšas sasniegt. Mēs arī nemēram savu nav iemesli, ja mēs vienkārši nemēram mūsu sasniegto auditoriju, jo vienkārši tas mums nav īsti vajadzīgs. Bet saprotams, ka mēs esam ieinteresēti, lai mēs atspoguļot mūsu organizācijas darbību un lai mēs sasniegtu arī sabiedrību, jo citādi mēs
tiešām darbojamies tikai savā burbulī. Tā kā mēs darbinām, un mēs esam, kā Induļa tajā slaidā bija rādīts, un mēs drusku pārstāvam to nostalģiskos laikus, to sabiedrības, tos laikus. Mēs esam mazliet konservatīvi, bet arī cenšamies būt moderni. Tā kā mēs darbojamies caur drukātiem mēdījiem. Visu, ko varam, dodam uz drukas mēdījiem. Mēs darbinām mūsu Facebook lapu, kurā ir 3000 sekotāji. Man tas liekas, ir daudz. Citi saka, protams, tas ir ļoti maz, ja paskatāmies uz cipariem, ko Induls rādīja. Bet mazliet mēs atjaunojam mūsu mājaslapu, kaut mājaslapā mums nav liela aktivitāte, un mēs arī mazliet kustinām mūsu Twitter kontu, bet pēc iespējām vienkārši jau arī tā kapacitāte, un tā mēs vienkārši, vienmēr sakot, mēs darām, ko mēs varam, lai mēs parādītu, ko mēs darām. Paldies. Mārtiņš. Sveiki, labdien! Amerikas Latviešu apvienība šobrīd piekopa un izmanto diezgan plašu spektru, ne tikai modernie, bet arī no klasiskām informācijas avotiem un kanāliem. Es minēšu, ka mēs joprojām arī drukājam informāciju, gan mūsu gadu pārskatu formā. Mums ir arī publikācija Latvian Dimensions, kas ik pa laikam iznāk, lai apkopot pēdējos notikumus un panākumus. Un mums ir cieša sadarbība gan ar latviešu.com, gan ar avīzi Laiks, kur sūtam mūsu presrelīzi. Tā kā minētās publikācijas mēs drukājam apmēram 6000 eksemplāru. Tad vēl minēšu, mums ir ALA infogrāma, kas ir digitāli. Tas iznāk aptuveni reizi mēnesī. Tas ir e-pasta formātā, kur saņēmējiem ir diezgan viegli uzkličināt un redzēt diezgan īsā formātā, gan ar bildēm un varbūt ar vienu paragrāfu tekstu, kas ir aktuāls un arī pēdējie notikumi un panākumi. Tur mēs izsūtām aptuveni, man te ir gandrīz 38,500, es atvainos, 38,500 izsūtītās ziņas gadā mūsu reģistrētajiem lietotājiem. Tad mums ir mūsu mājaslapa. Mums bišķi vairāk nekā PBLā. Mums ir pēdējā gadā 16,600 lietotāji, galvenokārt no ASV un no Latvijas, bet arī no 38 citām valstīm. Tur tā informācija drusku, kā saka, ne tik dinamiski kā mūsu infogramma, bet tur stāstam par mūsu valdi, mūsu programmas un lieliem notikumiem pēdējā laikā. Tad es minēšu mūsu sociālie kanāli. Mums ir gan Facebook lapa, gan Instagram kanāls, un arī pēdējā laikā esam sākuši arī lietot LinkedIn. Facebookā mums ir 92,000 sasniegti lietotāji. Tas ir 2022. Gada statistiku, un arī tajā gadā publicējām 278 ziņojums, tā kā negluži katru dienu, bet diezgan bieži. Mums ir aptuveni 5000 sekotāji, salīdzinoši ar PBLā, tu minēji 3000 laikam. Instagramā mums ir mazliet mazāk sekotāji, 2000, bet tur ir arī interesanti, piedodiet, kad es te šķirstu lapus, bet man te ir diezgan daudz, bet Instagramā ir diezgan interesanti ievērot to, ka mums tie sekotāji Instagramā demogrāfiski ir jaunāki cilvēki, 47% no gada vecuma 18 līdz 34, tā kā mēs esam sapratuši pēdējā laikā, ka, ja gribam sasniegt jaunākus cilvēkus, tad mums ir jāliek Instagramā. Un drukāt resursus turpretīm, protams, sasniedz vairāk mūsu veco audiences, kā saka, gadu vecumā. Tad pēdējais es minēšu arī, ka tiešo kontaktu. Mēs esam pēdējā laikā sarīkojuši gan webinārus, gan citus pasākumus, kur mēs esam mēģinājuši tiešā veidā uzrunāt mūsu biedrus un biedru organizācijas, jo mēs esam sapratuši, ka mūsdienās mums visiem bombardē tik daudz informācijas un e-pasts un kanāls un tā tālāk, ka ja tiešām gribam sasniegt mūsu biedrus un arī uzzināt no viņiem, kas ir aktuāls, kas viņiem rūp, tad viņiem ir jāuzrunā par tiešo. Un paldies vēstniec kundzei, Gavels kundzei. Mums bija ļoti veiksmīgi nesen webināri par diasporas likumu, kā piemēru.
Tātad tā īsumā tas ir tas spektrs, ko mēs izmantojam. Un es aizmirsu tikai ātri piebildīšu, ka mēs PBLA arī gadu gaitā ir izveidojusi tādu mums tie e-pasti, mūsu atbalstītājiem un draugiem, mūsu grupā arī e-pasti ļoti darbojās. Tā kā tas tiešais kontakts caur e-pastu. Mēs katru dienu kā pakalpojumu mūsu sabiedrības vecākai daļai saliekam un izsūtam tādu Latvijas ziņu apskatu, kas ir darba ietilpīgs. Bet tikko kā tu vienu dienu neiztaisi, viņu tā mēs dabūnam riktīgi pa asti, jo vismaz no tiem 500 kādi 200 viņi riktīgi aktīvi lasa, un tad tu uzreiz dabūni. Un viņi arī sūta tālāk un pavairo. Tā kā tas mums darbojās, un kaut gan tas ir ļoti konservatīvi, bet tomēr darbojās. Paldies! Paskatīsimies uz šo jautājumu arī no Latvijas mediju puses, attiecīgi Marta no LSM.lv un Filips no Delfi.lv. Jums jautājums, cik aktīvi latviešus ārpus Latvijas reāli sasniedz jūsu medijas? Un kā izskatās pēc pēdējām tendencēm, vai sasniegto cilvēku skaits pieaug vai sarūk? Mēs katru mīļu mirkli skaitām to, vai mēs kādu sasniedzam vai nesasniedzam. Mēs atsevišķi parasti nevērojam, vai šis konkrētais saturs sasniedz kādu ārpus Latvijas vai neizņemot. Tas ir mūsu angļu versijas gadījumā. Tātad, jā, LSM strādā 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Bet, gatavoties šim pasākumam, mēs papētījām datus, ka aptuveni 10% no mūsu kopīgās auditorijas ir ār Latvijas auditorija, bet tā arī varētu būt jebkāda starptautiskā auditorija, kas interesēs par notikumiem šajā valstī. Un arī, protams, mēs aktīvi darbojamies sociālos tīklos un izmantojam konservatīvo e-pastu, vēstkopu, un es varu jūs atbrīvot no darba un teikt, ka LSM-am arī ir reiz nedēļā vēstkopa un varat piedāvāt to saviem biedriem un nepūlēties, jo tas pateiks par visu, kas Latvijā svarīgs un visu var saņemt. Jā, labi. Jā, tātad vēl mums ir tāds produkts bērniem, kas arī var darboties uz diasporu, piemēram, mācīt bērniem latviešu valodu. Tur ir dažādas spēles, burtiem, skaitīšanai, latviski viss. Tur nav tikai multenes, kā varētu kādam likties, bet tur ir tiešām daudz kaut kas izglītojoši pieejams. Un to lieto aptuveni 2% mūsu auditorijas no ārlatvijas, kas varētu būt daudz lielāks. Un es apņemos šajā pasākumā, dabūju apsolījumu no savu programmētāju, ka līdz nākamā gada beigām uztaisīs pieeju, lai Eiropā arī ar Smart ID vai e-parakstu var skatīties arī multfilmas latviešu valodā šajā mūsu produktā. Vēl, man liekas, mums tāds produkts ir Replay, kur ir viss sabiedrisko mēdīju saturs no radio un televīzijas, kas ir audiāls un video. Protams, visi Latvijas raidījumi ir bez nekādā ģeobloka, bet Eiropā ir pieejams arī šis logins. Un man liekas, ka šogad tam ir bijis tāds uzvaras gājiens un aptuveni 9000 eiropiešu to lieto. Un es varu pastāstīt, kas bija tas galvenais iemesls, kāpēc viņu sāk lietot. Tas ir hokeja pasaules čempionāts, kas lika mums visiem lepoties ar savējiem. Un šādā veidā diaspora Eiropā saprata, kur iet, kur skatīties un kā tikt un redzēt, un viņiem tas izdevās. Jā, tas īsumā. Paldies, Filip. Jā, sveicināti visi. Es varētu 2 daļās pateikt. Viens varētu būt par sociālajiem tīkliem. Facebookā mums ir kopumā portālam Delfi vairāk nekā 160 000 sekotāji. No tiem 16% ir ārpus Latvijas. Instagramā no 37 000 arī 16% ir ārpus Latvijas. TikTokā mums ir visgrūtāk piesaistīt cilvēkus. Tur no 41 000 sekotāja ir 4% ir ārpus Latvijas. Bet tie ir tieši sekotāji, tie nav tie dati, kas arī skatās. Jo, ja Facebookā un Instagramā tas var nedaudz tuvāk būt ar sekotāju skaitu, tad TikTokā tie skaiti var būt stipri atšķirīgi, kas seko un kas skatās TikTok algoritmu dēļ. Portālā mēs redzam, ka tad precīzi nomērīta viena skaitļa līdz 100 un 1000 ļoti precīzi nav, bet tā tendence varētu būt tāda, ka ik mēnesi tas ir līdz 5% no auditorijas ir tie cilvēki, kas patērē ārpus Latvijas. No šīs daļas
lielākā tā ir krieviski runājošā. Tie ir cilvēki no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Kazahstānas, no šī reģiona valstīm. Un tas ir viens bloks. Otrs bloks ir tie latvieši un Latvijas iedzīvotāji, kurus mēs redzam, ka ir trims latvieši un citu tautību cilvēki, kuri ir Lielbritānijā primāri, Norvēģijā ļoti daudz, Zviedrijā, Vācijā, Igaunijā. Tas ir otrs tāds bloks. 4 gadu laikā mēs redzam, ka kopumā tas skaits ir sarucis, cik daudz cilvēku ārpus Latvijas patērē. Tur viens ir diezgan tehnisks iemesls. Mēs redzam, ka Baltkrievijā un Krievijā liek šķēršļus, lai redzētu piekļūt tam saturam. Tie cilvēki tāpat piekļūst. Viņi atrod veidus, kā piekļūt, un Baltkrievijas mēdī vidi parāda, ka tas ir, cilvēki māku lietot VPN jau tam Zerkalo, kurš šobrīd saucās, viņš tā arī saucās Zerkalo, Baltkrievu portāls, ja nemaldos. Jā, tas, kas bija tut, viņš šobrīd ir Zerkalo. Un ja viņiem pēc tam, kad Baltkrievijā viņi tika nobloķēti, viņi tāpat saglabāja apmēram 60% auditorijas. Tas nozīmē, ka tas ir, un tad mēs runājam par miljoniem skatījumu mēnesī, kas nozīmē, ka tomēr arī šajos reģionos cilvēki prot piekļūt tam saturam, bet kritums uz šī pamata ir. Tas tā par statistiku. Paldies. Nākamais jautājums būs diasporas organizāciju pārstāvjiem Mārtiņam un Raitam. Kāpēc diasporas organizācijas sasniedz salīdzinoši mazu diasporas daļu? Un iespējams, tas ir aplami. Varbūt ir tieši pretēji un sasniedz pietiekami. Ja tomēr nē, kādi ir tie galvenie šķēršļi un vispār kopumā jūsu skatījums? Jā, es nezinu. Laikam jau tā ir, ka mēs sasniedzam nelielu daļu tikai, bet mēs sasniedzam to labāko daļu no mūsējiem. Tā kā tas ir svarīgi. Un ja tu sasniedz tos darītājus, tad lietas arī notiek. Bet un man arī tas viens arī ir, ka tas, kas mums pašiem kā organizācijai un tiem darītājiem šķiet ļoti svarīgs, vai ne, un ka mēs rīkojam šitos seminārus un tiekamies un runājam un pārstāvam un daram, tas varbūt ikdienas diasporas cilvēkiem nešķiet tik svarīgi, un tad varbūt tā interese drusku zūd, un tā kā, es nezinu, tā ir mana atbilde. Paldies. Es varu tur arī piebilst, ka mums ir jākonkurē arī ar mūsu mītnu valstu medijiem kā konkurenti, jo, protams, es domāju, ka mana kolēģi no Latvijas universitātes arī piekritīs, ka ir diezgan liels spiediens, kā saka, asimilēties. Un īpaši, ja mēs runājam par jaunākām paudzēm, viņam ir diezgan plaši interesi, kas ne tikai ieskait latviešu notikums un tā tālāk. Tā kā mums ir, nav tā kā LSM un ar Delfu, ka mēs esam varbūt vienīgais avots, kur dabūt interesantas ziņas. Protams, mūsu biedri un biedru organizācijas, viņas skatās vairākās vietās, tā kā ar to mums ir jārēķinās. Bet es piekrītu Raitam, ka mēs sasniedzam tos vissvarīgākos. Paldies. Kā jūs arī abi minējāt, ka iespējams sasniedz mazu daļu, bet tomēr vissvarīgākos. Bet tomēr iespējams vēl kaut kur ir kādi arī svarīgi, kas mums būtu jāsasniedz. Nākamais jautājums būs pētniecei Baibai Belai. Kā jau mēs šeit minējām, tad viena no šīm problēmām ir auditorijas sasniegšana. Mēs varētu sasniegt vairāk. Tad jautājums, kas veido šos auditorijas sasniegšanas šķēršļus un kā tos pārvarēt? Tā, es varbūt sākšu atbildi par to, vai tie 10, 11% līdz 18%, kā kura aptauja parāda diasporas līdzdalību organizācijās, ir diezgan relatīvi. Jo vakar es par to domāju, jo redziet, sevišķi jauno diasporu skatāmies, daļa jau ir arī mazākuma tautību pārstāvji. Un viņus nevienmēr uzrunā latviešu organizācijas, kas tomēr vairāk ir uz latviešu valodu, kultūru, identitāti un piederību vērstas. Tā kā turklāt vēl ir jāņem vērā daļa arī tā, kas, te mēs nākam pie šķēršļiem. Diaspora ir faktiski ļoti sadrumstalot arī savās interesēs, un arī ļoti daudz neformālu grupu, kas vispār nekur nav reģistrētas. Un līdz ar to ir grūti saprast, kur viņi atrodas. Un arī tagad skatoties, kā vilkt organizāciju robežas, tas arī pavisam nav vienkāršs jautājums, jo ne visi, kas ir aktīvi, ir organizācijās. Starp citu, arī tas vēl ir fakts. Un te jau Mārtiņš Andersons iezīmē tos dažādos kanālus, kādos informācija tiek izplatīta.
Un te ir jāņem vērā, ka diasporas organizācijas lielākoties ir brīvprātīgas. Pat vislielākajās, kā PBLA vai Amerikas Latviešu apvienība vai Eiropas Latviešu apvienība, ir tikai daži apmaksāti darbinieki, un tas apjoms, ar ko šīs organizācijas strādā, ir milzīgs. Tas nozīmē, ka ir jābūt diezgan lielam resursam nepārtraukti šo informāciju radīt un radīt kvalitatīvu un vēl izplatīt visos šajos dažādajos kanālos. Tas prasa ļoti lielus darbu un laika resursus faktiski. Un tas arī būtu jāņem vērā. Un no otras puses arī paskatieties uz, tā teikt, cilvēku parasto. Cik mums ir ikdienā laika pēc darba, ko mēs varam pavadīt, vispār meklējot informāciju vai apskatot ziņas un jaunumus. Mums faktiski knapi pietiek laika ikdienā pasakot līdzi, jūs arī ziniet to mediju auditorijas pētījumus Latvijā. Apmēram puse iedzīvotāju ikdienā gandrīz katru dienu skatās mēdījus. Tie, kas skatās reizi nedēļā, apmēram ir jau lielāks skaits. Tas nozīmē, ka par manu un katra jūsu uzmanību konkurē ļoti liels skaits dažādu informācijas avotu. Un tādā informācijas jūklī tikt sadzirdētam vispār nav vienkārši. Un ko es redzu no saviem studentiem? Ja mērķiecīgi nesako līdzi tam, kas notiek diasporā, to var arī vispār nepamanīt. Jo tas diasporas dzīves pārklājums, piemēram, Latvijas mēdījos, ir ļoti, ļoti, ļoti niecīgs. Paldies! Paldies, Baiba! Nākamais jautājums būs Latvijas mediju pārstāvjiem, un jautājums būs šāds. Viens ir publicēt citu sagatavotu informāciju par diasporu, par mūsējiem ārzemēs, par viņu panākumiem, veiksmes stāstiem. Otrs radīt to pašiem. Vai jūsu redakcija to dara? Un kāda ir redakcijas politika attiecībā uz diasporu un šāda satura radīšanu? Diasporas auditorijas sasniegšana un šo cilvēku atspoguļošana mūsu portālā ir viens no svarīgiem mūsu ikdienas darba uzdevumiem. Līdz ar to, ja mēs pamanām citus sagatavot informāciju par to, kas notiek diasporā, tad mums ieslēdzās sarkanais karoks. Jā, tas mums obligāti jāpublicē. Tā ir svarīga tematika. Vai mēs paši ražojam? Es varu atbildēt par portālu. Portālā uz šāda tipa ziņām strādā 6 cilvēki. Viņi strādā primāri uz notikumiem Latvijā. Viņi strādā maiņās. Visu nedēļu, viena diena ir 16 stundas. Tur var mērīt vienkārši proporcionāli, vai viņiem ir laiks pētīt to, kas notiek diasporā. Vai viņi mājās pie datora var uzzināt, kas notiek diasporā nepārāk. Līdz ar to mēs diezgan daudz strādājam ar autoriem. Mēs esam ļoti atvērti dažādām autorībām. Un mums ir vairāk autori, ar kuri regulāri mums veido saturu par kādiem interesantiem cilvēkiem, notikumiem, starptautiskām pieredzēm no savas diasporas mītnes zemes. Viņi veido saturu tik bieži, cik viņiem pašiem ienāk prātā. Nevis cik mums gribētos, līdz ar to tas nav tāds prognozējams saturs, jo autori ir autori, viņiem sava dzīve, savas prioritātes. Lūk, un tas ir aspekts. Bet līdz ko mēs uzzinām par jaunu, talantīgu, rakstīt spējīgu cilvēku, kas dzīvo diasporā, piemēram, jaunie studenti, šovasar mums tāds bija Zviedrijā, tad pirmais uzdevums, vienmēr testa pat uzdevums ir pastāstīt kaut ko par diasporas. Uzraksti kaut kādu publikāciju no turienes, un tā arī šovasar mums veicās. Viņš vairs nedzīvo Zviedrijā, līdz ar to šis saturs ir beidzies. Bet meklējam tad nākamo. Mums arī šobrīd strādā viena meitene, kas pati dzīvo Skotijā. Viņa nestāsta par diasporu, bet strādā no diasporas pie mums. Tas, es nezinu, vai skaitās. Mums ir bijis interesants, viņi var piedāvāt savu perspektīvu, kā viņi redz, skatās, izvēlās notikumus. Attiecīgi, tas ir arī cits skatījums nekā redakcijai uz vietas. Mums bija fantastisks projekts, kas saucās LSM tālsaruna, kas aizsākās pagājušā gada nogalē, kur bija iesaistīta esmu LV vai SLV, šis projekts ar Elīnu Pinto, kura politizējās pēkšņi, un mēs vairs nevarējām šo saturu veidot ar viņu. Lūk, tā kā, jā, mēģinājumi ir, bet lielākoties tie kaut kā nav regulāri un apraujās, diemžēl. Jā, paldies. Filip?
Jā, līdzīga atbilde kā Martai. Mums varbūt redakcijā ir tieši portālā vairāk darbinieku, mums ir 49 cilvēki, kas latviešu valodā raksta. Līdz ar to tur varētu jau sākties diskusija, kā sadalās šie resursi. Skaidrs ir tas, ka kopumā mēs labi, manuprāt, netiekam galā ar diasporas segumu, tas ir tos atzīstu. Ir labākas vietas un ir tādas, kur ir ļoti slikti. Primāri tas, kā es to cenšos risināt, ir mēģināt pārizmantot saturu, to, ko, teiksim, ir latviešu reizēm rada, vai tas, ko, teiksim, arī Pasaules PBLA, ko mums atsūta. Mēs ļoti novērtējam e-pasta komunikāciju, kas ir ļoti aktīva kopumā. Bet, teiksim tā, mums ir stipra sadaļa tā, kas saistās uz veco trimdu. Te ir vēstures stāsts, to es teiktu, ka mums ir tiešām spēcīga, bet tas, kas attiecās uz mūsdienu dzīvi, ir ciklisks. Teiksim, mums, protams, tad, kad ir vēlēšanas vai dziesmu svētki, tur vienmēr parādās šie regulārie stāsti, vai par Eslingenu, vai par kādu notikumu. Bet, paralēli mēs tomēr cenšamies kaut kā nedaudz šo saturu nodrošināt. Teiksim, mums ir viens ārštata sadarbības partneris žurnālists Kalifornijā, kas laiku pa laikam Matija, kas mums uzraksta, vai arī, teiksim, tad, kad bija Amerikas prezidenta vēlēšanas, tad mums ir sarunāts, ka, teiksim, 2 pa nakti pēc Latvijas laika mēs sazvanamies ar viņu, viņi mums dokumentē, kāda tad ir sajūta tajā vietā, kur viņi Kalifornijā tur dodas vēlēt. Tādi mēģinājumi ir. Tas, kas varbūt vēl mums ir pozitīvāk vērtējams, tā būtu kultūras daļa, bet tas arī vienmēr ir atkarīgs, vai redakcijā ir tas cilvēks, kam interesē tā kultūras konkrētā daļa. Mums, piemēram, ir rakstnieks Aivars Madris, ar ko mēs vairākus gadus strādājam. Viņš izcili prot pamanīt dažādus ārpus Latvijā dzīvojošus labus un izcilus rakstniekus. Piemēram, manuprāt, bija ļoti vērtīga intervija ar Lalitu Mužnieci, kas Latvijā, viņas vārds varbūt nav plašai masai daudz zināms, bet tad, ja mēs iznesam kā vienu no centrālajām portāla ziņām, ka tā ir izcilība, ka tā ir Latvijas izcilība, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, aprakstam. Protams, un tad ir otrs gals, kas saistās arī pārsvarā ar kultūras pasauli, kas ir jau šis slavenības, varbūt, teiksim, Vīja Celmiņa. Vīja Celmiņas vārds būs katrā Latvijas mēdījā, sākot no Ievas praktiskajiem padomiem, beidzot ar Delfi. Tā kā tas ir tāds fragmentēts darbs, kuram šobrīd kopumā pietrūkst darba resursu, tā iemesla dēļ, ka ir ļoti liels sloks, kā vispār nosekt Latvijā notiekošo. Un ja mēs, piemēram, tāpat nepārāk labi tiekam galā ar to, kāda ir dzīve reģionos. Mēs pēdējā gada laikā to risinām kā Delfi, sadarbojoties ar RTV, viņi ir mūsu partneris, un mēs daudz ko pārpublicējam no RTV Delfos. Bet tas ir tāda izšķiršanās, ja mēs netiekam galā ar reģioniem, ļoti labi, tad kurā brīdī, kā mēs sākam fokusēties uz diasporu. Un tas ir tāds visu laiku izšķiršanās, ko tu dari vai ko tu nedari. Bet soli pa solim, kā es teicu, man liekas, ka mēs reģionu jautājumu esam diezgan labi risinājuši ar RTV sadarbību. Viņi iepriekš bija ar Latvijas televīziju tagad veido pati savu tīklu, saprotu, ar reģioniem, un RTV ir pie Delfi. Tad, principā, nekas netraucē mums turpināt strādāt tālāk jau ar diasporas virzienu. Paldies! Nākamais jautājums gan Mārtiņam, gan Raitam, un būs arī Baibai. Par to, vai diasporas organizācijas var eksistēt informatīvajā telpā kā pašpietiekams kanāls. Proti, organizācijas var iztikt bez Latvijas un diasporas medijiem un pietiek ar saviem publicitātes kanāliem. Lai gan jūs jau arī minējāt, ka ir kaut kādas sadarbības gan ar Latviešu.com, gan citiem, bet tādā plašākā griezumā. Vai ir pilnībā pietiekams šis apkārtraksts, ko izsūta PBLA, arī jūsu ziņas, un nav vajadzīga plašāka sadarbība ar Latvijas un diasporas medijiem, vai gluži otrādi? Kāds jūsu komentārs? Es te teiktu, ka mēs tā kā mūsu publikācijas un informācijas avoti, mēs pildam citu funkciju. Man liekas, no Delfi, no LSM, no citiem Latvijas, kā saka, valsts līmeņu avotiem, cilvēki uz viņiem ej vairāk, lai dabūtos tās lielās ziņas. Mēs, kā organizācijas, kā diasporas organizācijas, mēs vairāk stāstam par tām saucamiem, es saukšu viņus par hiperlokālām ziņām. Kas ir tie notikumi, pasākumi, kas ir notikuši San Francisco, Ņujorkā, Čikāgā. Kā kolēģi jau minēja, viņiem nav tie resursi, lai sūtītu žurnālistus
uz šām te vietām, lai kaut ko rakstītu vai stāstītu, ziņot par vietējām notikumiem. Tā kā, man liekas, atbildot uz jūsu jautājumu, mums ir cita funkcija, mūsu publikācijas. Nezinu, ko Raits piebildīs. Jā, es piekrītu Mārtiņam, un arī pavisam īsti, teiksim, pirms gadiem 20 alā strādājot, es un Valde tajā laikā mēs bijām pārliecināti, ka mēs varam paši tikt galā, bet mēs ātri sapratām, būvējam savu mājaslapu un tā, bet tas bija vecos laikos, un domājam, ka mēs visu varam ar tiem tiešiem sūtījumiem un tā izdarīt. Tagad mēs ātri sapratām, ka bez laika avīzes, ka bez drukātiem mēdījiem, bez lielākiem resursiem un mēs netiekam galā. Tā kā es domāju, ir svarīga tā sadarbība, ir svarīga tā kā tagad ar latviešu.com un viss. Tā ir mana atbilde. Jā, jā. Es domāju, ka ir ļoti svarīga tā sadarbība ar mēdījiem, jo tomēr diasporas organizācijas kanāli pamatā ir vērsti uz saviem biedriem. Taču ņemot vērā, ka diaspora faktiski ir mūsu 5. novads, ja mēs ņemam Latvijas valsts piederīgos un latviešu pēctečus ārpus Latvijas, tad to skaits ir stipri liels. Viņi nākošie, var teikt, aiz Rīgas un Pierīgas skaita ziņā. Un līdz ar to būtu tomēr ļoti svarīgi lielāku uzmanību pievērst arī Latvijas mēdījos šai. Tomēr, ja mēs gribam to saiti nopietni uzturēt, tad tas būtu jādara. Problēma ir cita, ka daļa no sevišķi 2., 3., 4. paaudzes latviešu pēctečiem nevienmēr runā latviski. Un tur ir angļu valoda, spāņu valoda, portugāļu valoda, ja Latīņa Amerikā. Un tas varētu būt viena no problēmām, bet sadarbībai noteikti ir jābūt. Man tur būtu jāsaka paldies, kad vismaz runājot par LSM, ka tie materiāli ir arī pieejami angļu valodā. Un arī atcerēsimies, ka mēs esam jaunā laikmetā, vizuālā laikmetā. Cilvēkiem ir arvien mazāk pacietība kaut kādu garāku rakstu izlasīt, bet ļoti labi darbojās fotogrāfijas un īsa apraksts. Es jau minēju Alas publikāciju vai e-pasta veidā, Ala infogramma. Man liekas, tas formāts ļoti labi strādā. Cilvēki saņem kompaktā formātā e-pasta, te ir 10 notikumi, smuki bildīt, 1 paragrāfs, gan latviešu, gan angļu valodā. Un man liekas, šis formāts strādā, un es domāju, ka arī ārzemēs tās saucamās 3., 4., 5. paudzes arī ļoti novērtē, ka viņi var kaut cik arī uzzināt, kas ir aktuāls Latvijā arī angļu valodā. Paldies. Nākamais jautājums gan Martai, gan Filipam. Vai jūs no savas puses iesakāt kādas aktivitātes, lai diaspora, tajā skaitā organizācijas un arī tie latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, viņi iespējams ir ļoti aktīvi, viņi vēlētos par sevi pastāstīt, bet nekur neiesaistās, lai viņi ar savām iniciatīvām nokļūtu jūsu medijos un lai par viņiem uzzinātu vairāk cilvēku? E-pasts ir ļoti laba forma. Jāraksta e-pasts, jāpastāsta par sevi, savām aktivitātēm, vēlams pirms tās aktivitātes, nevis mums pagājušajā nedēļā bija aktivitāte, rekur bildes. Mēs esam ļoti atvērti, mēs arī savā kontaktsadaļā esam vienmēr norādījuši, mēs esam ļoti atvērti dažādai autorībai, lūdzu rakstiet mums, mēs tikai gribam, lai jūs mākat uzrakstīt to teikumu. Es saprotu, ka diasporā tā tagad arī ir problēma. Jā, varētu rakstīt arī angliski, ja māk arī angliski rakstīt labi. Bet es gribētu mazliet piebilst par to valodas jautājumu. Man liekas, tas ir mazāk svarīgs šobrīd, jo ir ļoti viegli visu iztulkot dažādos servisos ar dažādiem ierīcēm. Tā kā jautājums ir par gribēšanu. Man liekas, ja ir gribēšana, tad ir pašam tam cilvēkam vajadzētu saprast, ko viņš tieši grib izlasīt. Es, piemēram, varētu ieteikt, kā lietot LSM un kādam, kam ir ļoti maz laika, bet interesē konkrēta tēma Latvijā, par Latvijas notikumiem, piemēram, ir tāda lieta, kā mums ir tēmas un ir tēmu notifikācijas. Tev interesē tēma diaspora vai latvieši Anglijā, vai tev interesē nodokļi, vai tev interesē savus novads, pieraksties uz šīs konkrētās tēmas notifikāciju un cerams, tu to saņems. Bet, jā, mēs esam ļoti atvērti dažādai autorībai. Līdzīgi var arī teikt, lūdzu rakstiet. Rakstiet, sūtiet, izmantojiet e-pastu. Mans telefona numurs, starp citu, ir kontaktos publisks, varat arī zvanīt. Tas, ar kādu saturu ir grūtāk, tas ir pārsvarā kultūras amatieru kolektīvi,
jo arī no Latvijas mēs bieži saņemam dažādas informācijas plūsmas par amatieru kolektīvu, īpaši teātrī, dažādām aktivitātēm, un mēs redzam, ka no diasporas tā ir tāda konkrēta žanrs, jo tas ir tāda forša lieta, ar ko latvieši ārzemēs nodarbojās. Bet bieži tam vienkārši nav vairs vieta iekšā. Tīri tāpēc, ka tā ir forša aktivitāte, bet tu sāc konkrēti arī ar to, kas notiek Latvijā. Ja mēs neieliekam, teiksim, amatieru līmenī jebkuru aktivitāti par latviešiem šeit, tad tas jau kļūs jautājums, kāpēc mēs to liksim, teiksim, par Norvēģiju vai Ameriku. Un reizēm ir tā, ja dažreiz diasporai izdodas piesaistīt kaut kāds profesionāls aktierus. Bija aktivitātes konkrētas ar Kasparu Notiņu, ja nemaldos, Amerikā vai Lielbritānijā, šobrīd neatceros. Tad varbūt tā ir kaut kāda šāda veida ielīšana pa logu iekšā. Piedošana par tādu trivializāciju, bet, teiksim, ja mēs varētu piesaistīt, teiksim, kādus partnerus Latvijā, kas to atbalsta ar savu vārdu zīmolu, tas dot kaut kādu garantiju par to, ka mēs arī varam uztaisīt amatieru teātri. Mums ir ļoti grūti izfiltrēt, kas no tā ir īsts un kas ir vienkārši tāds foršs ģimenes padarīšana. Tā ir viena lieta. Tas, kas noteikti strādātu, ir viedokļi par notikumiem gan diasporā, gan Latvijā, kā komentāru žanrs, ko tad aicinu sūtīt. Otra lieta ir specifiskāka, bet es nezinu, vai jūs esat ievērojuši, ka, teiksim, ja Cēsu pilī tur restaurē un mēs atrodam kādu uzrakstu Cēsu pilī, ka tur kaut kas ir iegravēts tajā un tajā gadā. Tā ziņa būs visos mēdījos un cilvēki apēd ļoti ātri šādu saistošu informāciju par vēsturi. Diasporai ir ļoti daudz ko dot par savu vēsturi, un to var dot arī no mūsdienu prizmas. Par to, kā, teiksim, kas notiek ar Daugavas vanaga īpašumiem. Labs piemērs bija ar Rotandas muižu, vai Rostandas muižu, kā viņi saucās precīzi? Pie Londonas. Jā, paldies par precizējumu. Tad, kad viņi to muižu pārdeva, tur iekšā bija Trimdas biblioteka, viena no Trimdas bibliotekām. Un LSMā pēc tam bija raksts forši, kur cilvēki varēja Latvijā pieteikties, kuri ir gatavi pieņemt pie sevis pārziņā grāmatas pārņemt. Un pēc tam Daugavas vanags sūtīja tās grāmatas. Viņi arī apmaksāja pat paši tur to piegādi. Un tas bija tās ļoti interesants leņķis, ko ļoti grūti iedomāties būtu šeit pašiem, ka tur kaut kas ar to muižu notiek, ka viņi tiks pārdota, kas notiek ar tām grāmatām. Un varbūt jums arī ir kaut kādi īpašumi, ar kuriem ir kaut kāds vēsturisks stāsts. Piemēram, mēs redzam, ka Francijas vēstniecībā šeit ir ēka Rīgā, kur ir plaša vēsture, sākot no brīvvalsts laika un tagad, un viņi paši proaktīvi sūta, ka tur būs tāds svinības vai ne svinības, bet pasākums par godu tai ēkai. Man liekas, ka diasporā iespējams ir šādi apslēpti dārgakmeņi, par ko mēs neko nezinām, par kaut kādiem cilvēkiem, ēkām, vietām, lokācijām. Varbūt ir ciemati, kur visi ir bijuši latvieši, bet mēs par to neko nezinām. Labi, mēs esam dzirdējuši par Brazīlijas vārpu. To es domāju, ka tas jau ir cilvēki jau masās to zina, un mums arī bija plašs raksts par to šogad vēl, bet ar to jau viss neapstājās. Tur ir daudz citas vietas ārpus pasaules, ārpus Latvijas, par ko mēs varētu uzzināt vairāk. Paldies. Mums šajā paneļa diskusijā palikušas 2 līdz 3 minūtes, tādēļ ir jautājums klātesošajiem, vai ir kāds jautājums no jūsu puses? Jā, tūlīt. Man ne tik daudz jautājums, man ir komentārs. Klausoties Latvijas kolēģi, šoreiz teikšu, man neatstājas doma, cik ārkārtīgi mums trūks sadarbības. Es pat teiktu vēl vairāk, kā mēs esam iekapsulējušies, katrs savā čaulā. Filip, tas, ko tu runā, mums ir sen izskatīts, aprakstīts diasporas presē. Tas ir, tie pavisam nav tie jautājumi, kas būtu jāizvirza centrā. Es pat 2 dienas pavadīju kopā ar Trimdas organizācijām viņa izbraukums sēdē. Tur es vēl lieku reizi pārliecinājos. Diasporā, Trimdā dzīve mutuļo visās nozarēs, izglītībā, kultūrā, politiskajās aktivitātēs, attiecībā uz drošības jautājumu visur. Latvijā to, es pat neteikšu, ziniecīgi maz, to nezinu, it nemaz. Jūs man teiksiet, un ko tu pati tik gudri runā, un ko tu pati dari. Es jums pateikšu, jā, man nav iznācis laika sameklēt ar jums kontaktu. Bet es ļoti cenšos šo te diasporas Trimdas organizāciju iedabūt. Atvainojos, iedabūt, piemēram, Latvijas avīzē. Es piedāvāju viņiem savus rakstus publikācijas. Katru 5. nopublicē.
Bet man pirms tam ir ļoti jāizstāsta, ar ko nodarbojas Elita diasporas vēstniece Latvijas avīzē. Man uzdeva ļoti dīvains jautājums. Man bija jāizstāsta, kas ir PLAIF un ko tur dara. Un tas bija 10. jubilejas PLAIF. Mums ir kaut kas jādara, un lai šī mūsu sanāksme būtu varbūt viens iemesls mums satikties pie viena kopīga galda un parunāties. Paldies, vai jums kaut kas komentējums būtu? Sanākam, es noteikti padalīšos ar vizītkarti pēc šīs sarunas. Varbūt vēl kādam kāds jautājums? Es varu mazliet iekomentēt. Jā. Domāju, ka daudz kas ir ar resursiem tieši tiešā veidā saistīts, jo ierobežot resursi ir gan Latvijas mēdījiem profesionāli satura radīšanai, un diasporas mēdījiem ir vēl ierobežotāk resursi profesionāli satura radīšanai. Un noteikti tikko būs vairāk arī resursi, kurus varbūt var mērķtiecīgi deleģēt tieši šai savstarpējai sadarbībai. Tā pārstāvība un informācijas nokļūšana un atspoguļošana Latvijā varētu arī uzlaboties ļoti būtiski. Paldies. Ar to mēs arī noslēdzam šo paneļu diskusiju. Paldies panelistiem, Raitam Eglītim, Mārtiņam Andersonam, Baibai Belai, Martai Ceravai un Filipam Lastovskim. Paldies arī par jautājumiem, kas bija gan mums saņemti internetā, gan arī šeit klātienē par komentāriem. Paldies vēlreiz, aplausi. Mēs aicināsim otrās paneļa diskusijas dalībniekus un moderātoru. To moderēs Latviešu.com vadītājs Indulis Bērziņš.